paredzēta par tēmu sportistu psiholoģiskā sagatavošana. Mani sauc Aleksandrs Astafčovs, un šodien 45 minūšu, varbūt pat nedaudz ilgāk, laikā centīsimies aptvert visnotaļ plašu tēmu, kuru, teiksim tā, ikdienā, ar kuru jums, kā treneriem, nākas bieži vien saskarties, piedzīvot, pārdzīvot, un tēma visnotaļ plaša, taču es centīšos šodien aptvert tādu vienu no visaktuālākajām problēmām, kas notiek varbūt ikdienā, saskaroties ar dažādām grūtībām, kuras jūs novērojat kā treneru spēlētājos. Spēlētāji bieži vien arī par to runā, stāsta un meklē dažādus veidus, kā tikt ar to galā. Protams, vienmēr patīkam, kad es jūs redzu, jūs redzat mani, taču es saprotu, šodien ir attālināts formāts, un mēs attiecīgi uz kaut kādiem, teiksim, jautājumiem, diskusijām mēs mēģinam arī iesaistīties, jo ir svarīgi arī no jums dzirdēt varbūt jūsu versijas par dažām varbūt situācijām vai varbūt momentiem, kuri varētu būt svarīgi. Tā kā droši, ja es uzdodu kādu jautājumu, varat mēģināt arī uz to atbildēt vai iedot kaut kādu savu redzējumu par to, ko jūs arī dzirdat, ko jūs esat pieredzējuši un tā tālāk. Tātad pašā sākumā vēlos atsvaidzināt atmiņā to tādu kā piramīdu, ko būtībā sporta zinātnē ir, teiksim tā, noteikuši šīs te psiholoģiskās prasmes, dažādi pētnieki, sporta zinātnieki, un šīs te pamat psiholoģiskās prasmes, kuras būtībā ir tās, ar kurām nodarbojos arī es, apmācot sportistus, lai viņi varētu efektīvāk, optimālāk uzrādīt šo te savu sniegumu. Šīs te prasmes būtībā tiek izdalītas tādas pamat psiholoģiskās prasmes ir 9, un viņas vēl tiek iedalītas arī vairākos līmeņos. Tad jūs šeit redzat, ir 3 līmeņi, ir tā saucamās pamatprasmes, kas ir būtībā šī te pozitīvā pamata attieksme vispār pret šo te mentālās sagatavošanas segmentu. Augsta pašmotivācija, ja mēs runājam par motivāciju, tur arī ir mērķi izvirzīšana, kā arī efektīvas komunikācijas prasmes, ļoti svarīgs arī, kā jūs saprotat, komandas sporta veidos. Pozitīvais iekšējais dialogs, kuru visbiežāk sportisti izjūt tieši negatīvā formā, kas arī traucē performēt, fokusēties uz laukumu. Pozitīva iztēle un vizualizēšana ir pie sagatavošanas prasmēm, un pārējot jau uz 3. līmeni, kas ir šis sacensību darbības prasmi līmenis, ir efektīva spriedzes vadīšana, emociju paškontrole un uzmanības koncentrēšana, uzmanības fokusēšana darbības laikā. Tātad būtībā par visām no šīm te psiholoģiskajām prasmēm varētu runāt atsevišķi un iedalīt vairākos tādos kā semināros, bet šodien es pieskaršos dažām no viņām un dalīšos ar savu tādu pieredzi, redzējumu, varbūt par to, kā būtu efektīvāk sportistiem palīdzēt tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem, kas ikdienā viņus skar sacensībās un ārpus tām. Tā kā būs konkrēti arī ieteikumi, kurus es vēlos, lai arī jūs, par kuriem aizdomājaties, varbūt atsvaidzināt atmiņām dažus no šiem konceptiem, bet pats svarīgākais jums kā praktiķiem arī ir izmēģināt šīs lietas praksē. Tā kā es sniegšu tādu kā ieskatu un arī praktiskus ieteikumus ar konkrētām metodēm, intervencijām, kuras tātad būtu arī nepieciešams izmēģināt, lai jūs varētu, teiksim tā, redzēt dinamikā, kā šīs te pieejas, kā šīs metodas arī strādā. Tagad nedaudz, teiksim, praktiskā šajā te attālinātajā teorētiskajā seminārā. Ja jums ir kādi pieraksti līdzi,
tad jūs tos varat droši izvilkt ārā, bet ļoti arī der, kad jūs galvā šo tādu domu eksperimentu veicat. Noteikti, kā daudz no jums ir šo darbību arī veikuši. Tagad mēs parunāsim par jūsu, teiksim tā, pārliecības līmeni. Ja? Tad jūsu pārliecības līmeni un šis pārliecības līmenis, kuru mēs vērtēsim būtībā 10 baļu sistēmā, ja, tad 10 baļu skalā, kur 0 ir šis zemes pārliecības līmenis, jūsu pašpārliecības līmenis, 5 būtu vidējs un 10 būtu augsts pārliecības līmenis. Un no 0 ja, tad līdz 10 šajā te spektrā jūs varat sevi novērtēt. Un par ko tad būs sevi jāvērtē? Tad pirmais ir kāds ir jūsu pārliecības līmenis par spēju iemest bumbu grozā? Pirmais, no 2 metru distances. Tagad vizualizējiet, kā jūs nostājaties zem groza, atkāpieties, piemēram, 2 lielus soļus un metat bumbu grozā. No 1 līdz 10, kāda ir jūsu pārliecība, kad jūs trāpīsiet šo te metienu? Tagad novērtējiet no 1 līdz 10 sevi, no 2 metru distances. Ja, tad tāds pavisam tūs metiens būs. Tālāk mēs ejam 6 metru distances. Ja, tad jau 6 soļi varam vērtēt arī citās kategorijās, teiksim, ja, jau 3 punktu metienu līnija jau tuvojās. Un, būtībā 6 metru distance, ja 3 punktu metienu līnijas robežās, tur mēs tagad vērtējam sevi. Atkal no 0 līdz 10. Jūsu pārliecības līmenis, ka jūs tagad nostātos un veiktu šo te metienu un trāpītu viņu. Un visbeidzot 10 metru distance. Tātad atkal 10 lielus soļi un metam bumbu grozā. Novērtējam atkal no 0 līdz 10, tātad baļu skalā. Savu pārliecību par to, ka jūs trāpīsiet šo metienu. Tas ir lielisks. Tad, kad jūs to esat novērtējuši, es tagad neskatoties un nezinot, protams, jūsu šos te pierakstus vai jūsu vērtējumus, es varu sadarēt, ka jūsu atbildes būtībā uz katru jautājumu atšķirās. Jā, varbūt kaut kur kādam ir līdzīgs, bet es pieļauju, ka lielākajai daļai no jums šīs te atbildes atšķirās katrā no šīm te distancēm, jā, jūsu pārliecības līmenis. Un es teiktu, ka novērtējums būtu augstāks no tuvākas distances, un viņš paliek varbūt zemāks no tālākas distances. Jā, varbūt ir kādi meistari starp jums, kas varētu arī no tālās distances būt vēl precīzāki, jā, bet es domāju, ka tāda tendence būtu, kad jūs arī sevi novērtētu precīzāk un ar augstāku pašpārliecinātību, ka jūs varētu trāpīt no tuvākas distances. Tātad šie jautājumi bija par jūsu šo te pārliecību, jeb kā arī zinātnē sauc termins ir tāds pašefektivitāte, ja, tad veicot metienus basketbola, tad bumbas metienu grozā. Iemesls, kāpēc šī te pašefektivitāte ir ļoti nozīmīga, kāpēc to vajadzētu pētīt un varbūt iedziļināties tajā, jo tā savā ziņā paredz rezultātu. Ja? Šajā gadījumā es pieļauju, ka jūsu vērtējums sakristu ar rezultātu, ja jūs tagad patiešām mestu bumbu grozā. Ja? Tad viņš būtu kaut kur līdzīgs tam, kas notiktu, ja mēs tagad tiešām uznāktu uz laukumu. Tātad, kas ir šī te pašefektivitāte, jeb ticība sev, pārliecība par sevi? Tā būtībā ir mūsu tāda pārliecība par spējām, savām spējām realizēt kādas konkrētas darbības vai sasniegt noteiktus rezultātus. Un kas ir novērots, ir, ka spēlētāji bieži vien nesasniedz optimālus rezultātus, pat ja pilnībā zina, kas būs jādara un saprot pat, kas būs jādara. Un bieži vien tas ir tāpēc, ka šīs te domas par sevi, jeb sevis vērtējums ietekmē saistību starp zināšanām, ja, un darbību. Ja.
Jo zināšanas un prasmes, kā jūs saprotat, nav tas pats, kas spēj tās efektīvi pielietot. Ja? Tāpēc šeit arī pastāv liela atšķirība. Un bieži vien var būt arī tāda situācija, kad spēlētāji ar augstām spējām, kuriem ir labi attīstītas šīs prasmes, viņiem var izveidoties zemes pašefektivitātes, jeb ticības sev līmenis. Ja? Un visbiežāk tas izveidojās tāpēc, ka sportistu bieži vien asi kritizē, ja? Un es saprotu, ka treneru darbā, teiksim, ieteikt, koriģēt, dot šīs norādes ir svarīga lieta, un bez tās nevar iztikt. Taču vajadzētu arī piedomāt, kā mēs to darām. Ja? Nav šaubu, ka ir tātad jādod šī atgriezeniskā saite, bet kā mēs to darām, tas ir ļoti tāds, tam ir jābūt ļoti pārdomātam, ja? Jo bieži vien, kas ir novērots, ir, kad treneri varbūt kritizē ne tik ļoti pat par darbību, cik aiziet jau tādā personībā, ja? Un sāk jau pārmest spēlētājiem, saucot viņus dažādos tur vārdos un tā tālāk. Un tas bieži vien šo ticību sev, ja pārliecību par sevi, var tā teikt, gremdē. Vēl kas pazemina šo pārliecības līmeni par sevi, ir brīžos, kad jūs, pieņemsim, pamanāt, kad sportists pats izskaidro savu šo pozitīvo pieredzi, teiksim, viņam ir kaut kas sanācis, bet jūs viņam, teiksim, pajautājat, kā viņam tas ir izdevies, vai novērtējat, cik labi viņam tas ir izdevies. Šis spēlētājs izskaidro savu šo pozitīvo pieredzi ar tādu kā veiksmi. Man vienkārši paveicās. Ja? Es tā īstenībā nevaru, man tā nesanāk, man vienkārši šoreiz paveicās. Ja? Tātad, ja jūs pamanat, kad sportists sāk teiksim, tā izskaidrot šo kaut kādu pozitīvo savu sniegumu vai pieredzi ar tādu veiksmi, tas ir vēl viens no indikatoriem, ka šī pārliecība par sevi ir zemā līmenī. Tāpat arī, ja sportists salīdzina ar citiem sportistiem, kas ir daudz spējīgāki, un tajā brīdī arī skatoties uz tiem spējīgākiem sportistiem, ir novērojams, ka šī paša efektivitāte, ticība sev var zust. Ja? Tajā brīdī būtu daudz pareizāk salīdzināt ar paša teiksim, tiem rezultātiem, kas ir dinamikā uzlabojušies, nevis teikt, ka reku ir salīdzināt ar kādu, kurš ir, teiksim, galties priekšā. Ja. Tāpat arī, ja sportists atrodas vidē, kur viņam tiek izvirzīts pārmērīgi augstas vai zemas prasības, ja, tad varbūt ir attiecīgi nerealistiski kaut kādi mērķi, vai mērķi, kas nemotivē, ja šīs prasības ir pārāk zemas, tad atkal pārliecība var ļoti, ļoti svārstīties. Un tāpat arī, ja sportistam nedod adekvātu un pozitīvu atgriezenisko saiti, ja, tad bieži vien sportisti arī īsti nesaprot, ko jūs no viņiem gribat, kāpēc tas ir nepieciešams. Un bieži vien pat sportisti arī nesaprot savu īsti lomu komandā. Ja? Tad šīs lietas ir jāpārunā, lai sportists arī būtu savā ziņā mierīgs un viņam būtu skaidrs tas virziens, kur jūs kopā kā komanda ejat. Tagad, kas ietekmē šo spēlētāju pašefektivitāti, tad būtībā tiek izdalīti 4 galvenie pašefektivitātes avoti. Un pirmais no tiem ir tātad personiskie sasniegumi. Ja? Tātad, ja mēs atgriežamies atkal uz to domu eksperimentu, kur es jums lūdzu novērtēt sevi metot bumbu grozā, tad, ja jūs izmestu, teiksim, 10 metienus no kādas, teiksim, no 2 vai 4 vai 6 vai 10 metru distance, ja jūs izmestu 10 metienus un iemestu, teiksim, 7, tad nākamreiz, kad jūs sevi atkal novērtētu, jūs iespējams sev novērtētu uz 8. Ja? Jo jūsu pieredze liecina par to, kad jūs spējat diezgan pārliecinoši trāpīt šos metienus, un tieši otrādāk, ja jūs būsiet trāpījuši 2, ja, tad nākamreiz vai 4, teiksim, tad nākamreiz jūs varētu samazināt šo sevis vērtējumu. Un pavadot ilgu laiku trenējot savas šīs prasmes,
mēs paaugstinām šo te pašefektivitātes līmeni, jo pārliecība par mūsu šo te ieguldīto darbu aug. Ja? Tad pirmais avots. Citu cilvēku pieredzi. Ja es vēroju, kā, teiksim, kāds met bumbu grozā no malas, ja, un es vēroju, ka viņš trāpa 9 no 10 metieniem, tas būtiski varētu ietekmēt manu šo te pārliecības līmeni, ka es arī varēšu kaut ko līdzīgu trāpīt. Bet šeit ir tāds viens svarīgs faktors, kad tas ir pie nosacījuma, ja šis spēlētājs, uz kuru jūs skatāties, kurš met šos 9 no 10 vai pat 10 no 10, viņš ir līdzīgs jums, līdzīgs pēc auguma, pieredzes, prasmēm un iemaņām un tā tālāk. Ja, ja šis sportists ir līdzīgs, tad jūs varētu teiksim, paaugstināt arī savu šo te pašefektivitāti, vērojot cita sportista sniegumu. Tieši tāpat arī pretēji, ja es vēroju ļoti augsta klases sportistu sniegumu, es salīdzinu uzreiz ar sevi un es saprotu, ka man vēl ir ļoti, ļoti tālu. Ja? Tad šis ir tas otrais avots, kas var ietekmēt pārliecību par sevi. Nākamais ir verbālā pārliecināšana, un šeit ir tā, ka ja es, piemēram, redzu, kā jūs metat bumbu grozām, un no 10 metieniem jūs trāpat, teiksim, tikai 3, tad es varu censties motivēt jūs un mēģināt atbalstīt, teikt, ka jūs to varat un jūs ticat, ka tas izdosies, tad varbūt nedaudz es varētu ietekmēt arī jūsu pašvērtējumu, šo te pašefektivitāti un pārliecību par to, ka jūs tiešām to varat. Ja? Un visbeidzot, emocionālais stāvoklis. Attiecīgi tas ir tad, kad jūs vispār sadzirdējāt, ka būs jāmet bumbu grozā, kāds bija jūsu sajūtas. Jo ir citi cilvēki, kas dzirdot, ka viņiem būs tagad jāmet bumbu grozā, viņiem uzreiz būtu stress, trauksme, varbūt kaut kādas negatīvas pieredzes un būtu arī attiecīgi negatīvas emocijas. Un turpat pretī varbūt es pieļauju, ka liela daļa no jums arī būtu ļoti priecīgi, ja, kad jums būtu tagad jāmet bumbu grozā un jūs atsaucoties uz arī savu pieredzi būtu labprāt izmēģināt tagad šos te metienus. Ja. Un beigās mums sanāk šis te modelis, kur būtībā visi šie 4 avoti, viņi veido šo te mūsu pārliecības par sevi spriedumu, jeb ticības sev, cik mēs ļoti ticam sev, un tālāk šis jau atkal pāriet mūsu uzvedībā un tālāk jau arī sniegumā. Un kāpēc es par šo stāstu? Tāpēc, ka viena no tādām izplatītākajām problēmām, ar kuru saskaraties noteikti jūs, un kuru novēroju es, un strādāju arī ar sportistiem, kas to piedzīvo, ir šī te problēma, kad treniņu apstākļos es spēju izpildīt visu, ko treneris saka, es visu saprotu, un man sanāk viss, kas ir jāizdara, bet tikko mainās šie te apstākļi, tikko pamainās šī te vide, kas man kaut kādā veidā sāk traucēt, tad pēkšņi visas manas šīs te prasmes iemaņas kaut kur pazūd, es sāku aizmirst, kas ir jādara, un es nevaru parādīt to savu labāko sniegumu, es nevaru nodemonstrēt, uz ko tiešām esmu spējīgs. Piekritīsiet, tā ir viena no izplatītākajām problēmām arī, ar ko jūs saskaraties. Noteikti jums ir bijuši vai ir tādi audzēkņi, kuri piedzīvo šīs lietas, brīžiem gribās saķert galvu, jo jūs taču esat paši ar savām acīm redzējuši, kā viņiem ir viss sanācis, kāpēc tagad sacensībās nekas nesanāk. Ja? Un par to arī šodien ir šis stāsts. Ja? Kāpēc tas tā notiek? Un biežākais, teiksim, tāds tā spēcīgākais faktors, jeb iemesls tam, kāpēc tā notiek, būtībā ir tas, kad mēs spēles laikā, sacensību laikā mums šī stresa, jeb šī uztraukuma dēļ pazūd mūsu spēja fokusēties. Ja, tad mēs sākam fokusēties uz
visu, kas notiek apkārt, visu, kas tur ir citādāks nekā varbūt treniņā. Vai tie ir pretinieki, vai tie ir skatītāji, vai tie ir vecāki, vai tie ir tiesneši, laukums un tā tālāk. Un tā tālāk. Jā, tad ir ļoti, ļoti daudz faktoru, kas mums liekas, ka hei, bumba taču ir vienāda. Laukums ir tieši tāds pats, jā, grozi un tā tālāk, augstums. Bet visi šie faktori, kas ir apkārt, tie ārējie faktori un arī iekšējie faktori, par kuriem mēs šodien parunāsim, tie ietekmē šo sportistu spēju fokusēties un tāpat arī ietekmē tālāk jau arī ticību sev, pārliecību par savām spējām. Ja? Un tagad, ja es jums jautātu, jo man patīk arī nodarbībās ar spēlētājiem salīdzināt šo stresu, šo uztraukumu, šīs bailes ar uguni. Ja? Un tagad, ja es jums jautātu, ko uguns mums var labu dot? Kā mēs varam izmantot uguni sev par labu? Droši varat savas versijas pateikt, kā jūs domājat. Siltums. Siltums tas ir viens. Kas vēl? Gaisma noteikti. Gaisma, jā, mēs varam izgaismot telpu. Mēs varam sasildīties, jā. Mēs varam pagatavot maltīti. Jā. Bet kas notiek, ja šī uguns ir pa daudz? Jā, tad var sadegt visu māju, mēs varam apdedzināties. Tieši tāpat, ja šī uguns ir par maz, jā, tad mēs nedabūjam pietiekoši šī siltuma. Mēs nevaram pagatavot pārtiku un sasildīties un izgaismot varbūt telpu tā, kā mums tas būtu nepieciešams. Ja? Un tieši tas pats ir ar stresu. Ja? Tieši tas pats ir ar šīm emocijām, kas mūs pārņem. Un viens no tādiem svarīgākiem aspektiem, par ko būtu arī jārunā ar spēlētājiem, ir tas, ka viņi izjūt šo stresu, šo uztraukumu, šīs teiksim, atsevišķas negatīvas emocijas, ja, ka tas ir normāli. Ja, ka tas ir pilnīgi normāli, ka viņi viņas izjūt, jo bieži vien viņi nesaprot, kas ar viņiem notiek, un viņi uzskata, ka viņiem kaut kas nav kārtībā. Bet tas, ka viņi to izjūt, tas ir normāli. Un es jums vairāk pateikšu, tas, ka viņi to izjūt, tas nozīmē, ka pirmkārt viņa ķermenis reaģē attiecīgi uz kaut kādu kairinātāju, bet viņiem tas ir svarīgi. Tas, kas notiek, tas ir svarīgi. Ja? Tāpēc viņu ķermenis cenšas mobilizēties, un viņa ķermenis attiecīgi arī reaģē. Un būtībā stress mums ir nepieciešams. Ja mēs vispār nejustu stresa, tad mēs būtu super atslābuši, vienaldzīgi un nebūtu gatavi vienkārši darbam. Ja? Bet tāpat arī, ja ir pa daudz stresa, tad mēs pārdegam un mēs nespējam šo stresu menedžēt, kontrolēt un izmantot sev par labu. Tad, attiecīgi, mēs tieši tāpat, kā treneri mīl teikt, skrienam vienkārši sienā. Ja? Un kā šo stresu mēs varam menedžēt, kā mēs varam, teiksim, viņu uzturēt tajā optimālajā līmenī, kas mums ir nepieciešams, ja, par to es arī šodien jums stāstīšu. Hans Selye, kas tiek uzskatīts par stresa tēvu, ir teicis, ka ne jau stress ir tas, kas mūs nogalina, ja, vai dara mums pāri, bet tā ir mūsu reakcija uz to, tad kā mēs reaģējam uz šīm situācijām. Tagad atkal, apskatot šo attēlu, ko jūs redzat sev priekšā, ko jūs redzat, kāda atšķirība starp stresu un trauksmi. Ja, tad, kad izjūt stresu un kad izjūt jau trauksmi. Kādu atšķirību jūs redzat? Stress ir reāls, bet trauksme tā ir tāda jau doma par kaut kādu stresa situāciju. Jā, tad stress būtībā mēs reaģējam uz kaut kādu ārējo kairinātāju, kas notiek. Jā, teiksim, mēs redzam šo pelīti. Es zinu, ka daudziem ir bailes no pelēm. Vai mēs redzam, teiksim, uz laukumu šo pretinieku, un mums sāk šīs visas fizioloģiskas un psiholoģiskas reakcijas uz to, kas notiek. Jā. Un turpretī trauksme jau ir tas, kad, teiksim, nav tās peles, nav vairs to pretinieku, nav vairs
tās sacensības, bet mēs joprojām par to domājam, un mums tas rada šīs nepatīkamās sajūtas, mēs joprojām pārdzīvojam, mēs nevaram gulēt un tā tālāk, un šī jau būtu dziļāka problēma, ar kuru būtu arī jāstrādā kopā ar speciālistu. Taču es tieši runāju par šo stresa situāciju, kas notiek visbiežāk, un kā analoģija, ja mēs varam pelē lietot šo sacensību situāciju, spēlētājus, pretiniekus, ja, un skatītājus un tā tālāk, visu to, kas no āras mums izraisa, ārējie faktori, kas mums izraisa šo stresa sajūtu. Ja. Un es arī parasti jautāju visiem sportistiem, kā viņi izjūt to stresu, tātad, kur viņi ķermenī izjūt, kādas ir šīs stresa izpausmes. Ja? Jo šīs stresa izpausmes arī ļoti svarīgi uzķert un atpazīt, ja? Kad viņi jūt to stresu, pieņemsim, cik ilgi pirms sacensībām, sacensību laikā, tur pēc sacensībām un tā tālāk, un kur tieši, ja? Kas notiek. Trīc rokas, ceļi, varbūt svīšana, ja, vai gribās skriet uz tualeti, galva sāp, vēders, tauriņu vēderā, viens no izplatītākajiem. Ja. Tad mēs izrunājam, lai mēs labāk spētu atpazīt, kad šī sajūta rodās un spēt noteikt šos indikātorus. Aha, tagad man ir stress, ja, tad es viņus konkrēti jūtu, un arī šeit es paskaidroju, ja, ka šīs visas izpausmes, viņas varbūt atšķirās no cilvēku uz cilvēku, ja, bet būtībā visas tās kopumā viņas ir pilnīgi normāli, ka mēs viņus jūtam. Ja, tālāk, ja mēs viņus nevaram jau vairs kontrolēt, un mums rokas trīc tā, ka mēs nevaram bumbu mest grozā tagad, teiksim, no sodmetiena līnijas un tā tālāk, tas ir tieši tas pats, kas ar to uguni, kas ir mūs apdedzinājis un sadedzinājis visu māju. Tagad mēs nevaram izpildīt vairs šo darbību. Ja? Un par to arī mēs runājam. Ja mēs runājam par iekšējiem faktoriem, kas tātad ietekmē sportistus, ja? Kas ietekmē spēlētājs, teiksim, uz laukuma, ārpus laukuma, bieži vien ir šīs domas, jā, jo, kā jūs zināt, tūkstošiem un tūkstošiem domas mums dienas laikā pavada. Viņas mums par ļoti, ļoti dažādām lietām, un es bieži arī sportistiem jautāju, par ko jūs domājat, teiksim, spēles laikā, vai ir bijis situācijas, kad jums, teiksim, iezogās domas, kas vispār nav saistītas ar to darbību, ko jūs veicat, vai basketbolu kopumā, jā. Un jā, tiešām ļoti interesanti, kad sportistiem, teiksim, veicot kaut kādas darbības uz laukumu vai atrodoties uz soliņa, viņi sāk domāt par kaut ko, kas vispār nav saistīts. Attiecīgi, viņi nav īsti tajā procesā līdz galam. Ja? Tas ir viens šīs domas, un otrs šis iekšējais dialogs, ja, ko es arī pieminēju pie psiholoģiskajām prasmēm. Iekšējais dialogs, kurš bieži vien ir negatīvs. Negatīvs, kā mēs to novērojam, tad sportisti vai nu mums dzirdamā veidā kaut ko nobļaujās, dažreiz nolamājās, vai arī iekšēji sev kaut ko pasaka, ja, piemēram, kaut kā sevi aizvaino, varbūt saka, ka kāda jēga man nesanāks, nekrīt un tā tālāk. Un šīs visas domas un šie iekšējie negatīvie dialogi tāpat arī ietekmē mūsu pārliecību turpmākajā spēles gaitā. Ja? Tad šī pārliecība, kā jūs saprotat, mazinās spēlētājiem tajā brīdī. Protams, mums visiem arī tāds zināms faktors ir vecāki un vecāku uzvedība, teiksim, spēles laikā. Ja? Mazāk varbūt treniņu laikā, bet arī ir dzirdēti tādi gadījumi. Bet spēļu laikā, kur vecāki, teiksim, ko viņi dara? Viņi atbalsta, viņi atbalsta savus atvases, savus bērnus, bet tas veids, kā viņi to dara, bieži vien traucē ne tikai sportistiem, treneriem, tiesnešiem, ja, bet bieži arī viens otram. Ja, tad mēģina pārbļaut, un ko noteikti es arī esmu piedzīvojis, kad mēģina arī teikt, ko darīt, kā darīt, un pat kliegt kādas instruktāžas, ja, tad teiksim, kaut kādas norādes, ja, un šeit ir arī jāsaprot un jārunā ļoti daudz ar vecākiem par to, ka bērns, skatoties uz šo situāciju, viņam gan treneris no vienas puses ir autoritāte,
gan vecāks ir autoritāte. Ja? Un ļoti grūti tagad, kuru man klausīt, ja? Jo abi ir autoritātes. Ja? Tad šeit arī viena no galvenajām problēmām, kad bērns svārstās starp to, kurus tad norādījumus viņam klausīt. Un tie norādījumi, ko kliedz vecāki, bieži vien viņi, teiksim tā, atšķirās, maigi sakot, atšķirās no tā, ko, teiksim, treneris izdomājis vai uzzīmējis vai sarunājas ar spēlētājiem. Ja? Tāpēc tur rodas tāda pretruna, varbūt tāda situācija, kurās spēlētāji ir nedaudz apjukuši. Bet nedaudz uzkavējoties arī pie tā, ko bļauj vecāki, ko bļauj arī bieži vien varbūt treneri, un tāda lieta, par ko varbūt derētu aizdomāties. Tagad, ja jūs skatāties uz ekrānu, tagad mēģiniet nolasīt to, kas tur ir rakstīts, bet es arī nolasīšu pats, lai jūs to varat dzirdēt. Un tas, ko es nolasīšu, ir nedomājiet tagad par rozā ziloni. Domājiet par visu kaut ko citu, bet nedomājiet par rozā ziloni. Rozā zilons ir tas, par ko jums tagad nav jādomā. Nedomājiet par rozā ziloni. Vai kāds padomāja par rozā ziloni tagad, tā, pavisam ātri? Kādam iešāvās doma galvā par rozā ziloni? Atzīstās. Protams, dažādos veidos. Pie tam vēl dažādos veidos. Formās, pozās un tā tālāk. Jā, mēs sākam domāt par rozā ziloni. Tie no jums, kas varbūt spēja nedomāt par rozā ziloni, tagad pavisam uzmanīgi ieskatās savos ekrānos un turpina nedomāt par rozā ziloni. Nedomājiet, lai arī ko jūs tagad darītu, bet skatoties uz ekrānu, nedomājiet par rozā ziloni. Es domāju, ka šīs te uzdevums palika vēl sarežģītāks, jā, jo tas, ko es jums teicu, ir nedomāt par šo te rozā ziloni. Un tad, kad mēs dzirdam, ka tur treneri un arī bieži vien vecāki izkliedz vai dod šīs te norādes sportistiem, ko nedarīt, neuzkāp uz līnijas, tur nekļūdies, nedod piespēli un tā tālāk, tad tas, ko mūsu smadzenes dzird, tas, ko dzird bērnu smadzenes, ir kļūdies, aizmet garām, uzkāp uz līnijas un tā tālāk. Ja? Tad šos te burtu salikumus kā ne, smadzenes vienkārši tajā brīdī nefokusējās uz to, bet fokusējās uz to, ka jūs iesējāt šo te domu par kļūdu. Jūs pieminējāt kļūdu vai jūs pieminējāt, teiksim, kaut ko, no kā būtu jāizvairās. Ja? Bet mums, kā treneriem, kas dod šīs te norādes, vai spēlētājiem, kuri veido šo te pozitīvo iekšējo dialogu ar sevi, kuri dod sev šīs te norādes, būtu vairāk jāfokusējās uz to, ko mēs gribam panākt. Tas, ko mēs gribam, vēlamais rezultāts. Ja? Nevis mēs tagad fokusējamies uz to, no kā mēs gribam izvairīties. Tā ir ļoti, ļoti svarīga doma, par kuru varbūt ikdienā neaizdomājamies, varbūt spēles tādā karstumā, dodot šos te norādījumus, mēs tā baigi neaizdomājamies, bet tā ir realitāte un arī runājot ar sportistiem, viņi atzīst tieši to pašu, ka ja viņi dzird šo te, teiksim, ieteikumu vai norādi, uz ko nefokusēties, viņi sāk domāt par to, kas var notikt, ja, vai par to kļūdu kā tādu, un tas paliek galvā. Ja. Tagad dažas tādas praktiskas stratēģijas, ko jūs varat mēģināt ieviest, pielietot, ieteikt sportistiem, lai viņi pamēģina, ja, jo te ir svarīgi praktiski mēģināt. Ja, kā es saku, arī es varu dot labākās intervences, labākās metodas jums, bet ja jūs paši to nemēģināsiet, tad no tā nav nekādas jēgas. Tāpēc arī šos te ieteikumus, ko es dodu, ja, tas ir arī svarīgi pieminēt, ka tie ir jāmēģina praktiski. Ja, un nevis vienu reizi, bet vairākas reizes, lai saprastu, cik tas labi strādā. Tagad viens no tādiem ļoti, ļoti
praktiskiem un ļoti vienkāršiem savā ziņā ieteikumiem ir piedzīvojot šīs negatīvās domas, kuras mums traucē, teiksim, tā spēles laikā, mēs mēģinam iedomāties šo stop zīmi, kuru mēs redzam arī uz ceļa satiksmē, vai arī pasakot savu vārdu stop. Ja, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam censties šīs nevis apturēt pilnībā, jo apturēt domas nav iespējams, tad domas tāpat plūdīs mums galvā, bet te ir stāsts par to, kurām domām mēs vienkārši pievēršamies, kurām mēs iedodam šo teiksim, tā dienas gaismu, un kuras mēs savā ziņā ignorējam un vienkārši atpazīstam, ka jā, mums ir šī negatīvā doma, bet mēs uz viņu tā tēlēni izsakoties, mēs uz viņu neskatāmies. Ja? Tāpēc pirmais tāds ieteikums ir, mēs sev pasakam stop vai iedomājamies šo sarkano stop zīmi tajā brīdī, un, ja tas nepalīdz, ja jūs jūtat tāpat tās domas laužās cauri, tad nākamais ieteikums būtu veikt kādu darbību. Ja, un es arī stāstot šo sportistiem, minu dažādus piemērus, ne tikai no basketbola, varbūt tāda konteksta, bet arī tāpat arī skolas dzīvē, ikdienā, ja, tad tā ir kaut kāda darbība. Es sēžu rakstu eksāmenu, man nāk šīs negatīvās domas, es pieceļos, aizēju, padzeros ūdeni, atnāk atpakaļ. Tieši tāpat tās arī teiksim, uz laukumu es varu izdarīt kaut kādas darbības, vai treniņā, vai pirms treniņa, fiziskas darbības, ja, tad, kuras man novērsīs domas no tām negatīvajām uz kaut kādu darbību. Ja, tad atceramies, pamēģinam vai nu iedomāties, vai pateikt stop, vai iedomāties šo zīmi, vai veikt kādu darbību tajā brīdī, kad šīs domas mums nāk un traucē. Fokus šīs uzmanības kontrole, tajās psiholoģisko prasmi, tajā piramīdā, ko es rādīju iepriekš, viņi bija pašā augšā, jā, jo būtībā šī spēja fokusēties sacensību brīdī tikai uz to, kas notiek tajā konkrētajā situācijā, būtībā ir tāda augstākā pilotāža. Ja sportists tajā brīdī spēja fokusēties tikai uz to, kas jādara, tas ir augsts līmenis, ja, bet lai sasniegtu šo līmeni, ir arī ļoti, ļoti daudz pie tā jāstrādā, apzināti jāstrādā pie tā, ja, lai izveidotu šo uzmanības kontroli. Un viena lieta, ko es bieži vien arī pieminu sportistiem, treneriem, ir tas, ka mums ir nepieciešams domāt tikai par to, kas notiek tagad. Arī jūs tagad klausoties mani, atrodoties varbūt dažādās vietās, kamēr jūs mani klausties, jūs arī domājat par kaut ko citu, varbūt jums ienāk kaut kāda doma galvā, kas vispār nav saistīta ar mūsu šo tikšanos, varbūt jūs jau sākat domāt plānu rītdienas treniņam vai paralēli vēl kaut ko darat. Tad mēs būtībā bieži vien dzīvojam vēl šajās divās pasaulēs, kas ir pagātne un nākotne. Ja? Un sportists tieši tāpat spēlētājs uz laukumu, bieži vien kavējās kaut kādā kļūdā, ko viņš ir pieļāvis iepriekš, un nevar to aizmirst. Ja? Tā paliek vēl vairākas sekundes galvā. Un kas notiek tajā brīdī, kā es arī stāstu sportistiem, spēle turpinās. Ja? Mums ir jāskrien aizsardzībām, bet ja mēs vēl domājam par to, kas tikko notika, kļūda, ja, mēs kavējamies pie tās, tad mūsu komanda spēlē mazākumā. Ja. Es neesmu 100% iekšā nākamajā spēles situācijā, es joprojām domāju par to, kas ir noticis. Ja. Un šīs spēja pārslēgt savu uzmanību atpakaļ uz to, kas notiek tagad, tas ir tas, uz ko mēs arī ejam, un tas ir tas, ko es arī sportistiem mācu. Tāpat arī, ja mēs domājam par to, kas būs nākotnē, ja, tad es, teiksim, tāds klasisks piemērs, ko noteikti arī jūs esat piedzīvojuši. Jūs sēžat ar savu komandu, ienāk pretinieki zālē, un viņi skatās, jūsu komanda skatās uz tiem pretiniekiem, un sāk jau viņus tā kā novērtēt. Un ja tur pretī nāk tādi ļoti, ļoti gara auguma spēlētāji, tad jūs varat vērot, cik ļoti jūsu komandas spēlētāju šī pašefektivitāte, jeb tā pārliecība, viņa sāk būt tāda slidena, ja? Viņa sāk nedaudz mainīties. Ja? Un atkal tas ir tāpēc, ka mēs sākam domāt par to, kas vēl nav noticis. Ja? Tad mēs pirmkārt nezinām, ar kādu rezultātu
cik punkti mums būtu jāiemet, lai tur vinētu spēli un tā tālāk. Tieši tāpat mēs nezinām tieši, kādi ir šie pretinieki. Varbūt viņi vienkārši gar augumu, bet nav tik meistarīgi kā mēs un tā tālāk, bet mēs sākam par to domāt. Jā, un tajā brīdī, kad jau sākas spēle, mums būtu jādomā tikai par to, kas notiek tieši šeit un tieši tagad. Un dažādas domas mums tajā galvā spēlētājiem arī parādās. Jā, tikko, teiksim, tās ir kļūdas, ko es minēju, vai jūs bieži esat arī dzirdējuši, man šodien nekrīt, jā, tur un šodien nav mana diena, un tad sākās domas par to, ko tad pārējie padomās, ja es tur kaut ko neizdarīšu un tā tālāk. Un atkal šeit mēs redzam, ka spēlētājs dzīvo pagātnē, nākotnē, bet nedzīvo tieši tagadnes momentā, kas arī liedz viņam šo iespēju parādīt savu labāko potenciālu. Arī tāds ļoti, ļoti universāls, ļoti efektīvs ieteikums un metode, kuru, teiksim tā, viņi ir pieejami visiem. Es domāju, ka jau lielākā daļa no jums ir dzirdējuši par elpošanas metodēm, šīm te elpošanas tehnikām, kuras ir vairākas, bet es atkal pasvītrošu, tās ir jāmēģina jums kā treneriem, jātais kopā ar spēlētājiem, jāiepazīstina viņi ar šīm te elpošanas tehnikām, jo tās ļauj spēlētājiem, tātad fokusējoties uz savu elpu, ļauj diezgan efektīvā veidā atkal atgriezties šajā tagadnes momentā un domāt tikai par to, kas notiek tagad, jo mūsu elpa vienmēr ir tagadnes momentā. Ja tad mēs ieelpojam, ja mēs apzināti fokusējamies uz viņu, mēs paliekam šeit un tagad. Jo, elpošana ir tāds automatizēts process, jau par kur mēs ikdienā tā neaizdomājamies, mēs vienkārši elpojam. Ja, mēs elpojam, tāda stereotipiska kustība, ja mēs vienkārši elpojam, bet nedomājam par to. Un tikko mēs sākam domāt par to, kā es ieelpoju, kā gaiss ienāk man caur degunu, es izelpoju caur muti, kā viņš iziet man caur ķermeni, kā es jūtos tajā brīdī, es domāju tikai par to, kas notiek šeit un tagad. Tā kā pirmais tāds lielais ieteikums saskaroties ar šīm te stresa momentiem ir fokusēties uz savu elpošanu. Ja, tad dažādos apstākļos vai tā pilna zāle faniem, vai tā ir kaut kāda neveiksma spēles situācijā, kurā ir tagad pauze, mēs fokusējamies atpakaļ uz savu elpošanu un atgriežamies tagadnes momentā, jo tur mums arī būs jāspēlē, ja? Tagadnē. Vēl viena ļoti arī tāda laba metode, lai palīdzētu sportistiem pārvarēt šīs te bailes, varbūt šo te sajūtu, kad viņi tāda viegla panikas varbūt sajūta, kad viņi nesaprot, ko viņi var darīt, un šīs emocijas viņus pārņem, ir arī tāda plaši izmantota 5-4-3-2-1 metode, bet būtībā tā ir metode, kura caur maņām mūs atgriež šajā tagadnes momentā. Ja? Tad mēs saskatām kādu objektu, mēģinam vērot šo objektu. Mēs mēģinam nevis vienkārši paskatīties uz viņu, bet šo objektu apskatīt no dažādām pusēm, apskatīt visu, ko mēs redzam tajā objektā. Ja? Krāsa, kaut kādas vēl pazīmes, ja? Un tā tālāk. Mēs uzkavējamies uz šiem te objektiem. Un tādus objektus mēs izvēlamies vairākus. Tieši tāpat mēs darām ar tausti. Ja? Mēs varbūt pataustam kaut ko, kas mums ir apkārt. To var darīt arī sākumā uzkrītoši mājās sēžot viens pats, ja, bet pēc tam jau tas palīdz arī mēs neuzkrītoši, teiksim, ieliekam roku kabatā, tur ir kaut kāds priekšmets, ja, un pataustot šo priekšmetu, mēs atkal var atgriezties šajā tagadnes momentā. Tas pats ar dzirdi, ja, mēs sadzirdam trokšņus, kas mums ir apkārt, ārpus telpas, kurā mēs atrodamies, telpā, kurā mēs atrodamies, un trokšņus, kas mums notiek iekšā. Ja, tad varbūt gaisa ieelpo, citi sportisti stāst par to, kā viņi sadzird savus sirdspūkstus un tā tālāk. Tas pats arī ar smaržu, ožu. Mēs paostam kādu priekšmetu, vienalga, kas mums ir apģērbs un tā tālāk, un mēģinam tiešām izjust. Ja, tad, ko mums atgādina šī smarža, ja, vai patīkami, nepatīkami, ja, kur vēl tāda smarža ir sajust un tā tālāk. Un visbeidzot arī garša.
mēs varam iedomāties, kā mēs sagaršojam ēdienu, kas mums visvairāk patīk un tā tālāk. Tātad kopumā caur šīm te maņām mēs atgriežam sevi tagadnes momentā. Un ļoti forši šai stratēģijai tas, ka viņa atkal mums vienmēr ir pieejama, maņas mums vienmēr ir līdzi. Ja, dažreiz varbūt, ja mēs slimojam kādu no maņām pieklabo, bet būtībā mēs mēģinam sajust, kura no tām maņām mums visvairāk palīdz, un caur to maņu mēs arī atgriežamies tagadnes momentā. Jūs noteikti esat redzējuši, ka pirms tādām augstas klases, teiksim, spēlēm basketbolā ir spēlētāji, kas, teiksim, viņiem ir ļoti svarīgi, kad viņi uznāk uz laukuma. Vēl pirms spēles sākusies, viņi to bumbu tā riktīgi aptausta. Viņi aptausta to bumbu, ja. Ir atsevišķi spēlētāji, kuriem tas ir svarīgi, tas ir viņu jau kā tāds rituāls, ja, tāda rutīna, ko viņi dara. Viņi kārtīgi to bumbu tausta. Ja? Tad arī tā ir viena no stratēģijām, ko viņi pielieto, lai maksimāli nofokusētos uz spēli, izjustu caur šo te bumbas pieskārienu, to, ka viņi ir šeit un tagad, un viņi ir gatavi nākamajām darbībām. Ja? Un tāpēc ļoti labi, ka pieņemsim, šī ir tāda metode, kura mums vienmēr ir pieejama, kuru mēs varam izmantot atrodoties jebkur, ja, tur mājās, ārpus, braucot mašīnā un tā tālāk. Vēl viena ļoti efektīva tehnika, ja jūs, teiksim, sportisti apgalvo, ka viņi ir ļoti noguruši, tagad muskuļi sāp, nevar iemigt. Ja, tad ir tāds, teiksim, nogurums gan mentāls, gan fizisks kopumā. Tad viena no tādām metodēm, kas ļoti labi darbojās sportistiem, ir šī progresīvā muskuļu relaksācijas metode. Ja? Tad, kur mēs būtībā sasprindzinam un atslābinam visas muskuļu grupas pēc kārtas. Ja? Tad mēs sasprindzinam 8 sekundes, piemēram, mēs sākam ar vai nu pēdām, ja? Vai nu ar seju, ja? Tad vai nu mēs ejam no lejas uz augšu vai no augšas uz leju, un mēs sākam sasprindzināt katru šo te muskuļu grupu atsevišķi. Ja, un sasprindzinot 8 sekundes, tālāk mēs atslābinam 20 sekundes šo te muskuļu grupu un daram to 2 reizes, ja, tad pēc kārtas katru muskuļu grupu, un tad ejam tālāk. Izpildot pareizi, precīzi šo te uzdevumu, ja, šo te metodu pielietojot, turpinot arī dziļi elpot. Tas, ko man stāsta arī spēlētāji, ar kuriem mēs kopā mēģinam, kuri pēc tam mēģina mājās, kad viņam uzreiz ir tāda viegluma un miega sajūta. Viņi grib uzreiz gulēt. Ja? Tad tā ir viena no metodēm, kas, teiksim, varbūt pie lielām slodzēm, varbūt tās ir nometnes vasarā, varbūt tie ir turnīri, kur ir vairākas spēles, ja, kur uzkrājās tas nogurums un nav pietiekoši daudz laika atjaunoties, un ir grūtības, teiksim, ar miegu, tad šī ir viena no efektīvākajām metodēm, lai palīdzētu sportistiem, un es arī ieteiktu jums pašiem pamēģināt, jūs paši uz savas ādas izjutīsiet, cik tas ir efektīvi. Un vēl noslēgumā es gribētu uzsvērt ļoti tādu svarīgu lietu, kurai daļai es arī pieskāros, runājot par šo te būšanu šeit un tagad, jeb kā to sauc par apzinātību, ir tas, ka bieži vien spēlētāji, teiksim, spēles laikā pievēršās un fokusējās uz to, ko viņi nemaz nevar kontrolēt tajā brīdī, kas ir ārpus vienkārši viņu kontrolas. Ja? Vai tie ir tiesneši, ja, kuri, teiksim, ir nosvilpuši piezīmi vai nenosvilpuši piezīmi. Varbūt kaut kādas šīta apstākļas, teiksim, kaut kāda vide, kaut kāds, teiksim, aprīkojums nav īsti paprātam, vai varbūt slīd zāle un tā tālāk. Varbūt kādas garām palaistas iespējas. Varbūt kāds pretinieks kaut ko pārmet, ja, vai saka, vai arī komandas biedrs, teiksim, netrāpa pēc piespēles. Viss tas ir tas, kas ir ārpus kontrolas. Te ir, protams, vēl šis saraksts ir daudz garāks, bet es pieminēju tādus varbūt aktuālākos piemērus, kur spēlētāji sāk fokusēties uz to, ko viņi nemaz nevar ietekmēt. Un tad, kad mēs par šo runājam, tad daudz sportisti vēl joprojām viņi domā, ka viņi var to ietekmēt, bet tad viņi saprot, ka, hei, jā, es komandas biedram iedevu ļoti labu piespēli,
Bet tagad, vai viņš iemetīs to bumbu grozā, tas jau vairs ir ārpus manas kontrolas. Jā. Tagad esmu nodevis atkal tā izsakoties viņam to lāpu tālāk, vai viņš iemetīs vai nē. Tas vairs nav manā kontrolē. Viss, ko es varu darīt, ir iedot viņam, teiksim, labu piespēli. Tālāk šis te bumbas liktenis ir viņa rokās. Un tāpat ar visu šo te, ko es uzskaitīju, ko mēs nevaram kontrolēt, tajā brīdī fokusējoties uz to, mēs sev nevis palīdzam, bet daram pāri, jo mēs neko nevaram izdarīt, lai pilnībā pamainītu šo te, nu, teiksim, lietu būtību vai gaitu un tā tālāk. Un uz ko mums vajadzētu fokusēties atkal tikai uz to, ko mēs varam kontrolēt. Ja? Vai tas ir mūsu sagatavotības līmenis, cik mēs esam gatavi treniņiem, sacensībām, ikdienā, to ar kādu piepūli mēs strādājam, ar kādu attieksmi mēs nākam uz treniņiem, taktiku, stratēģiju, ko mēs esam sarunājuši. Un tāpat arī mēs spējam kontrolēt emocijas, bet tas atkal ir process. Jā, tāpēc šīs ir tās lietas, kuras noteikti būtu jāpārunā ar sportistiem un arī treneriem par to būtu jāpadomā. Jā, tad arī jūsu, teiksim, tādā ikdienas darbībā, kas ir tas, ko jūs vispār nevarat kontrolēt, un kas ir tas, ko jūs spējat kontrolēt. Jā, tad izvērtēt, kam iedot šo savu tādu enerģiju, jā, kam pievērsties un kur saprast, kad vienkārši, hei, tas nav manā kontrolē, attiecīgi es par to nedomāju. Nu, tāds banāls piemērs, teiksim, es šodien arī izjūtu, braucot satiksmē no rīta, es sēdēju korķī, jā, šajā sastrēgumā, un nedaudz kavēju, teiksim, tā uz to tikšanās reizi. Jā, un bieži vien, ko mēs izjūtam, mēs sākam izjust šo te, nu, tādu trauksmes sajūtu, ka, hei, es kavēju, un ko padomās otrs cilvēks, un tā tālāk, un tā tālāk. Tajā brīdī atkal jāuzdod sev jautājumus. Vai es varu tagad, nevis pirms tam, jā, protams, mēs vienmēr varētu saplānot, izbraukt 2 stundas ātrāk, bet ko es tajā brīdī varu ietekmēt, vai es varu tās mašīnas pabīdīt, ieslēgt kaut kādus uguņus un aizbraukt? Nē. Tātad, vai man ir vērts tagad satraukties par to, ko es nevaru ietekmēt, kontrolēt? Nē. Jā, un tad uzreiz saprotot šo, jums kļūst mierīgs prāts, varat uzslēgt mūziku skaļāk un izbaudīt šo te, ceļu un procesu. Paldies visiem par uzmanību. Es atstāju arī savus kontaktus, varbūt kādam būs kādi jautājumi, ko vēlēsieties arī iesūtīt, bet, ja jums ir kādi jautājumi arī tagad, droši jūs varat tos uzdot. Paldies! Sveiks, Aleksandr, paldies tev par lekciju, bija ļoti interesanti. Vienu jautājumu drīkst uzdot, tad kā tu vērtē, piemēram, tu minēji tajā vienā no sadaļām par to, kur ir lieta, ko tu nevari ietekmēt, ir meistarība. Nu, piemēram, un attiecībā uz izmestajiem metieniem, kur ir, piemēram, jaunais spēlētājs vai iedomājies, ka viņš tagad, kā teikt, prātā metīs visus metienus iekšā, bet, nu, tā teikt, treniņos viņš ir izmetis salīdzinoši maz apjomu, un tam īsti nav šī tā teikt, pamata tam, ka tu vari sev prātā iedomāties, ka tu vari visu metienu strāpīt, bet tā sagatavotība, tā teikt, atpaliek. Un tad, kur ir tās, nu, tā teikt, prāta robežas pret meistarības robežām, ja tā var teikt, tavu prātu? Nu, ja es pareizi sapratu jautājumu, tad, ja šis spēlētājs vairāk to visu dara prātā un mazāk trenējās, tā kā, kur ir tā iespēja, ka viņš kļūs labāks, nu, teiksim, meistarībā, tas ir tas jautājums, ja es pareizi sapratu. Es tev paskaidrotu to jautājumu ar tā, ka, nu, piemēram, somu kolēģiem viņi saka, mēs saviem jauniešiem tā kā uzdodam katru nedēļu izmest 1000 metienus. Jā, un tie 1000 metieni ir pamatot ar to, ka tas ir tas nepieciešamais daudzums, lai tu varētu būt labs, kvalitatīvs metējs un galā basketbols sports, kur tā bumba ātrāk grozā. Ja tu to neizdari, to apjomu, kas ir, nu, tā kā šis rekomendējošais un vajadzīgais apjoms, tad kur ir pamats tev galvā ticēt un cerēt un domāt, ka tu iemetīs to metienu grozā? Saproti, ja tu neesi izdarījis šo mājas darbu. Kur ir tā robeža tev?
Jā, es sapratu, un atsaucoties arī uz šo te pašefektivitātes, jeb šo te ticību, savu pārliecību par savām spējām, tiem 4 avotiem atkal. Galvenais no tiem avotiem, no 4, kas bija personiskā pieredze, citu cilvēku pieredzes vērošana, verbālā pārliecība un emocionālais šis te stāvoklis, pats svarīgākais avots, kas ietekmē jūsu pārliecību par savām spējām, ir personiskā pieredze, jeb šie sasniegumi. Tātad, ja es esmu ieguldījis fiziski, esmu ieguldījis šo te darbu, un es esmu iemetis tiešām reāli, esmu iemetis, teiksim, konkrēti iemetis šos te metienus, ja, to skaitu, tad man šī te pārliecība arī aug. Bez šīs te pieredzes, realitāte diezgan ātri parādīs, kad pat ja es iedomājos, ka esmu Maikls Jordans un es varu visu kaut ko izdarīt, bet realitāte diezgan ātri parādīs, ka tas tā nav. Tāpēc, protams, tas fiziski ieguldītais, tehniski ieguldītais, taktiski ieguldītais darbs, tas rada šo te tādu meistarības pieredzi, kas tālāk jau audzē manu šo te pārliecību par sevi un tālāk vizualizējot, teiksim, kaut kādus metienus, ko es tur metu, izšķirošos soda metienus. Tas ir kā tāds, kā papildus lieta, ko es varu darīt, kas vēl man uzlabo, bet to noteikti nevar tā kā likt kopā ar to reālo dzīves pieredzi. Jo tā tomēr arī veido šo pārliecību par savām spējām. Ja es reāli to esmu darījis, es to varu izdarīt, tad arī pārliecība man nav. Tāpat kā jebkurā dzīves aspektā. Ja? Tas ir pats pirmais, uz ko mēs atsaucamies, ir mūsu reālā pieredze. Un tikko mēs, teiksim, tikai sadomājamies, ka mēs kaut ko varam, mēs diezgan ātri, saprotam reālajā dzīvē, reālās dzīves situācijā, ka tas ar to ir pa maz attiecīgi. Un kā jau es arī esmu minējis iepriekš, šīs galvenās fiziskā, tehniskā, taktiskā un psiholoģiskā sagatavošanas tādi pamata elementi priekš manis visi ir vienlīdz svarīgi, jā, jo es varu būt, teiksim, ļoti psiholoģiski tur spēcīgs, ļoti gatavoties, mentāli visam iet cauri, skatīties visādus video un tā tālāk, bet ja es neesmu pietiekoši izturīgs, es neesmu pietiekoši spēcīgs, es neesmu pietiekoši meistarīgs, es vienkārši nevarēšu parādīt šīs mentālās savas prasmes, es viņas vienkārši nevarēšu pielietot, un tieši arī otrādāk, ja es varu būt ļoti spēcīgs, ja, bet man pietrūks šis mentālais aspekts, un es pārdegu un tā tālāk. Tā kā viss tas ir savstarpēji saistīts, bet, kā saka, bottom line ir tas, ka mums ir nepieciešama šī personiskā meistarības pieredze, lai mēs varētu uz tās būvēt, uz tās savu šo pārliecību par savām spējām. Tā kā, jā, reāli izmestie metieni ir tas pats galvenais. Tas, ko es gribēju teikt, ka, piemēram, ja tu gribi spēlēt trāpīt vidēji 33 plus 35% trīspunktnieku, tev treniņā viņš ir jāmet 50% tas trīspunktnieks pareizi. Ja tu gribi trāpīt 80% kodu metienu spēlē, tad tev treniņā ir jāmet 95% pareizi. Tas ir tas, kas, nekādā ziņā, es domāju, psiholoģija tur nepalīdzēs, ja nav tas mājasdarbs, vai ne? Nē, mājasdarbs ir obligāts, un es vēl teikšu klāt, kad, teiksim, tie apstākļi, kas ir treniņā, viņus būtībā vajadzētu maksimāli, cik vien tas ir iespējams, pietuvināt tiem sacensības apstākļiem. Jā. Tādā veidā mēs, tas mūsu ķermenis, mūsu prāts vieglāk adaptēsies arī sacensību vidē, un šīs vizualizācijas iztēles tehnikas, viņas arī ļoti palīdz tādā veidā, ka, ja mēs esam ļoti daudz iedomājušies, kā mēs kaut kādās situācijās esam izpildījuši kaut kādas kustības vai pārvarējuši kaut kādus šķēršļus, mums ir tajā brīdī, kad tas notiek reālajā dzīvē, nedaudz vienkāršāk pieņemt lēmumus, jo mēs esam prātā to izdzīvojuši. Un ir ļoti daudz arī pierādījumu tam, ka bieži vien mūsu tāds, šis prāts nevar īsti uzķert, kur tad ir realitāte, kur nē. Un
Tāpēc arī prāts bieži vien uz mūsu iztēli reaģē tā, it kā tas notiek realitātē. Ja ir visādas ķermeniskas izpausmes, fizioloģiskas, ja mēs pietiekoši labi varam vizualizēt, bet, kā tu pareizi pieminēji, bez tā mājas darba, tā ir tikai viens ritenis no 4. Ja? Un ar to vienu riteni tā formula nebrauks. Ja? Tāpēc mums ir nepieciešami vispārējie riteņi, kas ietver sevī šo te mājas darbu, fizisko sagatavošanu, ja? Taktisko un tā tālāk. Tāpēc tā ir daļa no, bet tā nav tā kā vienīgā sadaļa. Ja? Tā kā tā. Varbūt vēl kādam jautājumam. Ja nav, jūs droši varat arī rakstīt man e-pastā, es atbildēšu. Un, ja ir tādi jautājumi, varbūt, ko jūs gribat uzdot, tad to arī varat darīt tādā formātā. Bet, ja šodien jautājumu nav, tad mēs noslēdzam mūsu tikšanos šodien. Un, kā jau es arī minēju sākumā, tad tēma ļoti plaša. Un es mēģināšu sastrukturēt un pa daļām, runāt par šīm tēmām, ietverot tajās arī šos te praktiskos ieteikumus, kurus būtu nepieciešams arī jums praktiski izmantot darbā ar sportistiem, varbūt vairāk interesēties par šīm metodēm, kuras palīdz uzlabot šo sportistu sniegumu. Tāpēc turpināsim ar šīm tikšanās reizēm, un katrā es runāšu atkal par šīm sadaļām. Un tāpat arī kā viena no tēmām, kas pacēlās arī pagājušajā reizē, ko pieminēja Artūrs Visockis-Rubens, ir par pašu treneru šo mentālo, sagatavotību, kas ir ļoti, ļoti aktuāla tēma, un par to arī noteikti runāsim, jo kā treneris tātad palīdzēt arī pats sev dažādās situācijās, stresa un spriedzes situācijas, par to arī mēs runāsim turpmāk. Tā kā paldies šodien jums par tikšanos un tiekamies nākamreiz. Paldies, visu labu! Paldies tev!